Daudz ir pasaulē pilsētu skaistu, bet par tevi man mīļākas nav. Tik ar tevi man atmiņas saistās katru dienu no bērnības jau. Labdien visiem! Es laikam sākšu ar to, ka es esmu iebraucēja. Un lūk, 1964. gadā, 5. septembrī, mēs divas beigušas tehnikumu, kā ar norīkojumu bērndārza audzinātājas ieradāmies Preļļos. Nezinājām, kur, ko atrast, jo neko nezinājām. Protams, uzreiz pajautājot cilvēkiem, viņi teica, ka bērnu dārzs ir pie baznīcas. Tur aizgājām, jā, ir viena tāda, baznīcas māja, baznīcas kunga māja. Un tagad tur uzrakstīt ģetskī sat jasli. Labi, ejam tagad pie vienām durvīm klavējam, un mūs ielaiž čača šūrā. Nezinu, uzvārdu, jā, Vilhelmīna var pateikt. Ko jūs meitēji? Krievu, jā. Mēs sakam, tā, mēs te norīkotas darbā. Ejiet uz jauno. Izrādās ir uzcelts jaunais bērnu dārzs. Tas 2 stāvu te pie, viņš bija Preļļu pilsētas pirmais bērnu dārzs, jā. Aizgājām, izrādās, ka vajag tikai vienu darbinieku, jo otrais jau ir pieņemts. Kura paliksim? Es teicu, es gribu pilsētu, vienalga kur, bet mana Terēzīte, viņa saka, labi, es tad braukšu uz mājām, viņa no Maltas trūpiem, tā mēs izšķirāmies. Protams, es aizbraucu atpakaļ, paņēmu somiņu, 10. septembrī 64. gadā manas darba gaitas un dzīves gaitas sākās Preļļos. Līdz tas, kā saka, bērndārzs bija pārsvarā, krievu latviešu, tur galvenie kadri bija krievu tautības, bet mēs bijām 3 grupiņas un tad vēl silītes grupiņa. Tātad 4, un krievu bija 4 grupiņas jau lielās un silītes grupa. Ko es varu pateikt par cilvēkiem? Pirmais, laikam, ir darba audzinātājs, kur pie kāda speciālista mēs nokļuvām. Protams, ka manā grupā bija Janīna Švalbe un Čilkuļe Leontīna auklīte. Janīna bija cienījama, gudra, ļoti, tāda disciplinēta. Arī bērni viņu ļoti klausīja, mani tā neklausīja, diemžēl. Bet, tas bija pirmais mikro tas kolektīvs, tā bija latviešu grupiņa, jā. Un es biju, vai pie Janīnas, tātad mēs bijām 2 audzinātājs un auklīte, un mums bija jaukta grupa, vecākā sagatavošanas grupa. Tātad, un tur, lūk, mani pirmie audzēkņi bija Guntis Skrimblis, tur bija Trokšs Jānis, tur bija Eglīču Jānis, tur bija Mukāns Edgars. Es domāju, šie cilvēki jums nav jāsaka, kādas ir tās ģimenes. Tur bija Tureiko Ilmārs, ar vienu vārdu sakot, no meitenēm Nikuļānets Silvija, Bēguļa Silvija, Zēle Zenta, Mūrniece Ina, ar vienu vārdu sakot, kolosāla sabiedrība. Un tad es iepazinu Preļļu cilvēkus. Un lūk, no katras grupiņas es esmu savā dzīvē paņēmusi sev kā piemēru, kam līdzināties gan labo, gan arī slikto. Jo tāpat kā mūsdienās, arī tajā laikā ne jau visi bija izcili, bija visādi. Bet lūk, pamazām mācījāmies. Un Janīna Prata vai Nina Albertona, viņu vispār tur visi bērni tajā laikā, Nina Albertona. Es gan biju tikai audzinātāja, mani nesauca ne Poča, neko, es biju tikai audzinātāja. Tā, un tad
sakarā jau kā sagatavošanas grupa bija jāiepazīstas ar skolu. Un lūk, pirmais, ar ko tie bija 7 bērni pirmajā gadā, kuri gāja, lūk, tās skolotājas, kurām būs 1. klase, atnāca un uzaicināja uz jaungada eglīti. Tad nebija Ziemassvētku, bija jaungada eglīte. Un mēs ieradāmies skolā tātad decembra beigās uz eglīti. Lūk, tur atkal uzreiz ir tev skolas kolektīvu tu iepazīsti, jo mēs te nevienu nepazinu. Es biju viena atbraukusi, neviena cilvēka nebija man pazīstama. Nu tā, un tā tas ir gājis un veidojies, un pēc tam, kad tu esi, jā, un tad vēl man gribās atgādināt, arī mani uzņēma darbā izglītības nodaļas vadītājs Laurinovičs Edmunds. Brīnišķīgs cilvēks. Tā viņš saprata jaunos, tur, es nezinu, laikam man tā ir laimējies, ka visur, kur es gāju, man vienmēr priekšā bija labi cilvēki. Jā, tā. Un tagad, pēc tam, kad pēc gada mēs apprecējāmies, un tagad vajag dzīvot. Kur tad es dzīvoju? Es dzīvoju uz Gultas vietu, Gedzunī Leontīna strādāja bērnu dārzā, arī bija māja, Daugavpils 38 blakus skolā. Nu, tur, lūk, iedeva man Gultas vietu. Nu, tad jau, kad atbrīvojās tai sarkanajā mājā, Baznīckunga mājā, augšas stāvs, tur, kur tagad dzīvo priesteri, tur es dzīvoju. Tā bija tā kā pirmā vieta, kur man bija kur dzīvot. Nu, pēc tam gāja gadi, iepazinu vairāk, arī dzima bērni, un tad, kad dzima bērni, jau mums 2 meitas vajadzēja plašāku dzīves vietu. Bet, lūk, atkal ir problēma. Jā, es it kā mani zini, kā tur rokdarbi un izstādēs un viss, bet tu taču nedari nekādu sabiedrisko darbu. Tātad es jums tā stāstu, ka jūs ziniet, cik tas ir svarīgi. Nu ko, bet es taču neko neprotu, es tikai, kur es varu. Bet, tāpat tur kādi vakari visvairāk jau tur 8. marts, ko mēs varbūt, tie bija latviski svētki, 8. marts. Pārējie svētki bija internacionāli, tur bija kopā krievu latviešu grupiņas, bet 8. marts tā bija māmiņu diena. Nu, tur tie bija svētki, es nezinu, tik dvēseliskus svētkus, kā mēs viņus veidojām. Es nezinu, es laikam nevienus citus svētkus neesmu tā cienījuši un arī šodien. Jo katras grupas bērniņš, vai viņam bija 3 gadi vai 7 gadi, viņš noteikti gatavoja dāvanas māmiņai un arī kaut vai tautas dziesmiņu norunāja. Kaut vai bērni bija nedroši 2, 3, viņi lūk iziet priekšā un norunā pa tautas dziesmiņā. Un tāpēc, lai iedrošinātu bērnus, visur ir jābūt kādam, kurš tev palīdz. Te es redzu arī mammas, kuru bērni ir pie manis mācījušies, tā ka zin to visu atmosfēru, kā mēs dzīvojam. Nu, un ko jūs domājat? Jā, atnāk vadītāja, un viņa saka tā un tā. Preigos ir skolotāja koris, un tev ir noteikti jāiet dziedāt. Nu, kā es varu aiziet uz kori, ka man ir 2 mazi bērni? Nu, es taču nevaru, un mēs strādājam mājās. Ceturtdien jāiet uz kori. Man viena ceturtdiena ir darbā, otra brīva. Vadītāja Baranovas kundze, izkārtosim. Un tā ceturtdienās, kad bija koris, es gāju uz kori. Nu, līdz ar to, ko jūs domājat, tad, kad 76. gadā braucām uz Rīgu uz dziesmu svētkiem, man orderis jau bija kabatā. Jā, es pareizi, vienistabas dzīvoklis, Rancāna vai Košukova 2, tur, kur tā plāksne bija kādreiz tātad, tur iedeva 3. stāvā vienistabu dzīvokli.
Nu, bet ko mums vairāk vajag? Tas bija 67. gadā, kad tu esi 2 gadi vēl nepilni nostrādājis, un tu esi jaunā mājā dabūjis dzīvokli, nu, kur lielāku laimi tajā laikā. Nu, un tā mēs, kā saka, šeit palikām, un tad pēc tam, nu, tad, kad korī, nu, tur atkal man bija pretī ļoti jauki cilvēki. Jā, gan, gan Mārija Volkova, gan Jānina Vilmane, gan, kas man blakus vienmēr bija tātad Veronika Pastare, gan uzreiz par cik Vera dzīvoja Aizkalnē, uzreiz Lozdu ģimene Mudrīte un Jānis, un tā tas pozitīvi domājušu, gudru cilvēku loks ar vieni veidojies. Un lūk, tāda, kā es esmu, pateicoties labiem cilvēkiem un sabiedrībai. Un ko jūs domājat? Augam visu mūžu. Jūs domājat, ka tagad es esmu apklususi. Es jau nevienam it kā neesmu prasījusi, bet lūk, mani atrod Sigita un atrod Ērika. Un atkal man ir jauni draugi, un atkal pozitīvi domājoši. Tā, ka mīļie mani, ja pats gribi tiekties uz labo, tad arī tie labie būs. Un tāpēc man vienmēr gribās teikt tā, es pa dzīvi esmu gājusi, arī savus 3 bērnus audzinājusi ar dabu, un darbu un tautas dziesmu. Tikai tautas dziesmajā, ai tēvu zemīte, tavu dailumiņu, smildziņa ziedēja. Kādiem ziediem? Sudraba ziediem, jā, sidraba ziediem, jā. Tāpat arī, kas guldīti balināja, ja ne dzīvi ezeriņi, kas bērniņu labam māca, ja ne tēvs māmuliņa. Lūk, te ir tā patiesība. Nevis māmuliņa, bet tēvs un māmuliņa. Tāpēc jaunie ļaudis lūdzu, ja jums kādreiz ir ģimenē vajag tēti un mammu, un tad tie bērni izaug visi gudri, visi skaisti un visi arī, prieks ir gan pašiem, gan arī citiem. Daudz ir pasaulē pilsētu skaistu, bet par tevi man mīļākas nav. Tik ar tevi man atmiņas saistās katru dienu.